Man izdevās savā laikā iedibināt kā tādu politiku, ka Latvijas valdībai jāspēj dzīvot ar sabalansētu budžetu, ka tas netika nostiprināts vēl augstākos, bez maz vai konstitūcijas līmenī. Tas, protams, ir ļoti svarīgs princips, un mēs redzam, ka to nenostiprinot, mēs šobrīd esam izšķīrušies visvieglāko ceļu tikai palielināt aizņemšanos. Pagājušajā nedēļā papildus 500 miljoni tika parakstīti ar Pasaules banku, tad vēl nākoši, un tā mēs šo parādu audzinām. Sabalansēts budžets ar pārpalikumu ir fundamentāls princips konkurētspējīgai valstī. Un tas ir, par ko es atkal iestāšos. Un es esmu pārliecināts, ka man šeit izdosies gūt arī izpratni gan ministra prezidenta, gan finanses ministra personā, jo tas ir fundamentāls princips, lai Latvijas valsts tiktu ārā. Mums jāsāk šobrīd kā nācijai domāt, nevis kā mēs aizņemsimies, kā mēs sāksim atdot šos parādus. Un jo ātrāk mēs pārtrauksim aizņemties, jo ātrāk mēs sāksim tos atdot.